Sveiki! Man jau kārtējo reizi nav miera. Tomēr man liekas, ka tā sezona vēl nav varama ciet. Tas laiks mums ir tāds, kad vēl var copēt un copēt. Tāpēc, atkal brīvdienas. Un ko es? Iegādājos atkal sev motoriņu. Un tagad varēšu biežāk braukāt uz to babīti, ja tā citādāk baigi saulīt sanākti braukāt. Tā, ja ir motoriņš, tad vairs nav tik sāpīgi tā viss tas pasākums. Līdz ar to, šķiet man, kad mana līdaciņa vēl peldās. Tā kā ir tāda čuika, ka jābūt arī. Kādreiz jau man tā babīte kaut ko arī iedos, vai ne? Tā kā, kā jau es teicu, esmu babītē. Te pie pašas bāzes pagaidām noenkurojos. Ir rīts kaut kur 8:30. Šodien ir 13. sestdiena. Tāds zīmīgs cipars, tāpēc, cerēsim, ka mums šodien kaut kas te tomēr būs. Tāds vērtīgāks, nevis tie kilogramu pusotru, teiksim tā. Tā kā, tā, pakojos ārā un sāksim kaut ko ķerstīt. Jā. Jā, es jau jums aizmirstu pastāstīt. Es te paskatījos vienu dienu tos līdaku mednieks, un tādā dienā, tad, kad es te ķerstījos un nevarēju tā īsti normāli neko noķert, tad šie tur noķēra uz šitiem te brīnumiem divas lielas smukas līdakas, tur metrīgā un 70 cik tur centimetri. Un tad beigās es arī uz to, protams, pavedos un arī sev iegādājos. Es te jau vienreiz biju izbraucis ar viņiem, bet toreiz es kaut kā te nedabūju, jo te babītē viņas īsti nav kur pamētāt. Es nezinu, kur viņi te tās vietas atrada tādas, kur tādā dziļumā varētu, jo viņas diezgan dziļi grimst iekšā. Teiksim tā, un viņas ir diezgan pasmagas, tur kaut kāds 72 grami. Jā. 73 grami. Tāpēc, tā, es nezinu, tagad es te izbraucu vidū, te, kur bišķi dziļāks ir, un tad mēģināšu. Viņi te uz to zaļo noķēra toreiz metrīgo, un uz šito oranžo noķēra 70 centimetrīgo. Ja es zinātu, ka viņas ir tik lielas, es jau viņas, protams, nepirktu. Bet, es pasūtīju viņas internetā. Vienā vietā viņi tikai bija pieejami mums NGT veikalā. Tāpēc, kad es viņas ieraudzīju, tad, protams, es bišķiņu vīlos, bet, nekas. Redzēsim. Varbūt šodien ir tā diena, jo vējš, es skatos, pūš citā virzienā. Ne tā virzienā, kur toreiz viņš būtu, kad es te ķerstījos. Tāpēc, izbrauc te dziļumā, bet izskatās, ka ir seklāts, vai es nevaru saprast. Redzēsim. Apšim mēģināsim noķert. Sāksim ar to oranžo, jo tā esot tik kā babītas krāsa. Nezinu. Šķiet, man te galīgi neieta tiem mānekļiem. Kaut kur. Es vēl speciāli priekš viņiem kātu lielāku nopirkt, jo man jau uz tik smagiem mānekļiem nebija kāta riktīgi.
Un lielākais kāds bija 60 grami. Līdz ar to, nu, nācās nopirkt. Un pie reizes, lai nebūtu jāpārskrūvēs pols. Es tur vakar pērkot kārtu, ieraudzīju baigās akcijas. Nopirku no augstā plaukta vienu spoli, tā teikt, no Shimano, bet no Shimano tās budžeta klases saucamās, ja. Tā viņi tur kaut kādu 108 eiro maksāja. Nu, es priekš šitā mazā kāta paņēmu reku šitādu te, kas viņš Shimano Nashi 3000. Un kā reiz mazajiem mānekļiem būs baigi labi. Nu, ne mazajiem vidējiem, teiksim tā. Un uz trollinga šitien es paņēmu. To, ja šitā jau man ir 4000, cik es atceros. Nu jā. Tur nebija tādas lielās. Tā kā šitā ir Daivas spola. Ļoti labi, man patīk, kā viņai tas frekcions strādā, nu tā bremzīte. Teiksim tā. Tas tur viss ir zāles, te jau. Pat vidū zāle. Nevar, es nezinu, kur viņi te ķerstīja, kad te vidū tikai kaut kāds viens placīts, kur te viņi var pamētāt. Tā visu laiku tik zāle un zāle un zāle. Ko tiem lieliem. Man te bija tas 60 gramīgais kāds, es te mēģināju ar viņu mētāt, bet nu tā baigi baisīgi ir, nu. Tā viņiem. Šitas tāds 80 gramīgais kāds. Nu jā, lētais gals. Tas Salmo, tas blasters, kas viņš te kapeiks maksā. Man tur vispār pa visu pa lēto viņš sanāca. Šitāds te kāds. Ir tāds zaļais, viņš līdz 40 gramiem, man liekas. Bet tas ir baigais kāds, viņš nedara īsti. Bet nu šitais 80 grami. Nu, priekš šitādiem mānekļiem ir pašā laikā, es nezinu, nu, lido labi. Bet, nu, baigā pātaga, teiksim tā. Bet, nu, tā viņš maksāja tur kaut kā 24 eiro. Tur bija akcijas tai veikalā, kuras ņēma. Tad beigās es vispār tur samaksāju kaut kā 14 eiro, kaut kas tāds tur. Baigi minimāli. Tāpēc, nu, tā. Un šodien tāds salīgs diezgan, varbūt tas laika maiņas tā īsti nebūs baigi labi. Priekš tās copas, varbūt tās zivs tomēr raustās un mēnesis fāze vēl šodien mainās. Nu, viss pilnībā šodien te. Viss komplekss, kas vien varēja būt, tas šodien ir. Jauns mēnesis. Vēja virziens cits. Saules, tas ir laika maiņa, jo mums jau te visu nedēļu bija baigie plusi. Un tagad tā sestdiena būs tāda salīga un rīt atkal būs lietus. Nu, nezinu, es jau gribēju uz to Kaunciem laivu bāzi aizbraukt, jo Jelgavā jau laivas ir noparkots, tur vairs neko nedod. Domāju, uz Kaunciem laivu bāzi braukt, bet nu beigās tomēr nosliecos uz to babīti, pat cik te es tā esmu jau braucis, jau zinu te. Tagad jau plus mīnus, tur es tā kā pirmo reizi, nu, nezinu, laikam tomēr vajadzēja uz to lielu braukt. Tur vismaz varētu kaut ko patrolēt, kaut ko tur, nu tā teikt, velcē pabraukāt. Tur tāda maza upīte, tāds foršs tāds līcīs, vai ne līcīs, tāda maza upīte, tā kā iet, tā kā arī rakstīts, ka tā ir lielupa, bet nu tās tā kā atzariņš, tā kā Jelgavā driks. Nu, nezinu. Nu, gaidīsim. Pēc tam nobrauksim tur maliņā, tālumā es redzu to maliņu, tur pa to maliņu pabraukāsim. Pamētāsim un tad jau redzēsim, gan jau kaut ko noķert. Pulkstens ir gandrīz 11.
Nolēmu bišķi sasildīt rokas. Šodien tāds salīgs diezgan. Riņķi sals ciet. Jo silikonu visu laiku tur pūst virsū, un tas īsti nelīdz baigi. Bet, nu, nezinu, bet tur atklātā ūdenī, ka biju, te kaut ko ķimerējos, kamēr ar riņķiem māneklis bija ūdenī. Viena līda, ka tur nosita rasti. Tā kā ieinteresē viņai tas māneklis, bet, nu, centos tur visu nomētāt, bet, nu, viss sabijās. Bet tā nevienas copas, nezinu, braukāju tagad pa tiem krūmiem vairāk. Ja izskatās, ka atklātā ūdenī tur nekas nesanāk galīgi. Tagad te gar maliņu, tur gar maliņu un atpakaļ uz bāzi un viss, nu, nav ko te mocīties. Gribās jau kaut ko noķert, bet, nu, izskatās, ka kaut kā baigi bezcerīgi viss. Tomēr tā laika maiņa laikam, vai kas, nezinu. Nu, skatīsimies, cerēsim, protams, vismaz vienu kaut kādu noķert. Vai varētu to video izlikt ārā. Nu, redzēsim. Varbūt tomēr kādu izdosies piemānīt. Kaut kādu līdus ir noķēris to. Bet pavisam sīciņi. Pavisam sīciņi. Jā, bet tepat tā maliņā reku ir. Dievs, kā tagad starp acīm visur tur. Tak. Nu. Tā ir savs. Tīta vaļā. Ai. Labi. Pavisam maziņi. Tā. Nu, vismaz vienu esam dzirdējuši, redzējuši tepat tās pie pašas laivas gandrīz. Gribēju tā teikt. Tāda. Ir mums. Šitāds jau mēs nevaram. Davai. Tā, nu tā, vismaz viena ir, nu. Nu, vēl vienu noķer, nevarēja kameru ieslēgt, nezinu, kaut kas nosaliet, kas viņa ir, es nesapratu. Bakstīja to podziņu. Tāpat tās pie bāzes. Tādā vietā, kur es te visu laiku tādu, nu, gadu 40 centimetri. Tā kā, nu, tālāk. Tā, divas līdaks ir. Nu, tad tā. Divas līdas viņas bija, maziņas zemmēra. Un tas arī viss. Te vēl pie pašas bāzes, te pie ieejas. Kaut kas notīrinājās, bet tas nebija liels. Palika tikai zviņas uz āķu. Tā kā tā. Bišķīgi jāiekoš. Tā te bišķi nomierināsies, te tas placīts, kur es te apmaitāju. Apmaitāšu vēl un laikam tad vākšos projām. Vēl zvīņas palikušas. Somas. Tas bija uz āķa. Nu, nezinot. Kaut kā nepadodās tā babīte.
Tur gan vēl tāds salīts. Un cik es tu braucu, vienmēr tas vējš kaut kāds, nu, ne tādā virzienā, kur prasītos. Nezinu, kā man tā veicās, bet tagad tā, nu, gaidīsim, varbūt tomēr kaut ko noķers. Kaut ko jau tā noķērt. Atkal maziņā. Atkal maziņā. Atkal maziņā. Tā būs tā viena un tā pati visu laiku mums te ķerās. Pēc izmēriem vismaz. Kas? Tā, kā tu neizņems. Pat tādai maziņai negribas pirkstiem līst mutē. Kurš? Nē. Viss tūlītās izņems ārā tev tālāk. Lai vaļā. Tak. Tad asti sapiņķerēs. Ot. Aizgāja tālāk. Tā, 3 līdaciņas atkal. 3 maziņas, bet kā tā, bet? Nu, vot. Te ko 4. nāk. Atkal tā pati. Šitā vēl mazāk. Vēl mazāk. Pēc mierā. Tu vari sev satraumēs. Nu. 4 līdaks, ja. Es te braucot atpakaļ, man te tik liela līda, ka te nogāja gar malu. Tas te apstājos, tas jau būtu sen aizbraucis. Tāpēc es arī sāku te apmētāt. Pamainīju mānekļus un reku vienu uzrāvās. Atkal uz to zilo, es nezinu, tas zilais baigi patīk. Un mēģinās, varbūt vēl kaut ko noķers. Nu, vot, es sagaidīju laikam to mēru, tomēr. Jā, ir mērs. Galvenais, lai nenosprūk tagad. Nu, ir. Un šitā būs smuka. Kāds 2 kilogramu būs, nu. Vot. Tad tomēr es viņu piemānīju. Tak. Reku. Paskatās, cik smuka. Līdaciņa. Tā bišķais sāna. Es ķeru. Laba. Smuka
ka līdeciņi, no. Uz kādiem 2 kilogramiem būs kaut kur 1,5–2. No, gribējās jau lielāku, bet, no, vismaz viena ir, no. Ko es varu teikt? Tā. Ko es teikšu? 5 līdekas, nu. Nu nav slikti, nu. Tomēr nebūs tukšā. Vēl viena. Jakarbubai. Bet šitā atkal ir maziņā. Bet te viņas ir pilns, nu. Šodien es jau šitam izvelku. Sanāk 3. līdeku. Jā, 2 maziņas. Bet, nu. Divas maziņas. Nu. Nu. Bet ir. Šausmas. Tagad 2 bija. Cik, nu, 10 minūtes pagāja kopš tā lielo noķēra. Tā kā, nu tā, nu te jāturpina te bakstīties, nu. It kā jau ir vakars jau nāk, bet, nu, ja ir. Nu tad tā, tomēr tā copīte diezgan veiksmīgi šoreiz sanākusi ir, ja skaita ziņā skatās. 5 līdeks tā kā ir, bet, nu, mērā tikai 1 trāpīja, tāpēc, nu, tā, gribējās jau kaut ko labāku, bet, nu, nezinu. Nu, tā kā būs vismaz video varēs izlikt ārā, nu, kaut kas sanāks tur. Nezinu, rīt skatīšos uz laika prognozi, kādu tur laika prognozi, varbūt pa dienu kaut kur aiziešu, kaut ko uz kādu feederu pasēdēt, nezinu. Paskatīšos, nezinu, es domāju, mašu aizbraukt uz to veikaliņu, tur feederim kāds polu labo nopirkt. Jo es tur vakar, kad skatījos, tur tāds feeder konceptu pols arī bija. Tad, nu, es nezinu. Nu, labi. Tad, nu, tas arī laikam šoreiz viss. Es tad pēdējā laikā uz tām līdekām vairāk izgājis, nu, pēc, ka nu, tā sezona ir. Tad, nu, vajag viņus ķert. Labi, tad viss skatāmies, laikojam. Gaidām nākošos video.